Tā tad visiem laba dienā Latvijā. Puiši meitenes, tu redziet, kā ir interesanti. Tie, kas ir tēmā. Bībele saka, tie, kas ir Dieva bērni, nu viena no lietām ir tā, kad viena no. Tie, kas ir Dieva bērni, tad Dieva gars viņus vada. Un tu lasi Bībeli, un ja Dieva gars ir tevī, tad tu lasi tad tu lasi, un tad Dieva gars tevi pārliecina to, ko tu esi izlasījis, ja? Un kaut kā tā. Tāpēc, puiši meitenes, tāpēc kaut kāds tāds īsais, ātrais paziņojums. Redziet, mums te bija kaut kādi, es teikšu, nenopietni un stulbi, pat varētu nosaukt, un tādi bērnišķīgi konflikti, es domāju, no abām pusēm. Un viena no pusēm ir Filips Ginko, tāds puisis, un es te, kā saka, uzzinot, ka viņš tur atkal kaut kādus video ir uztaisījis par manīm. Un, protams, atkal redziet, Bībeli lasam egoisms, egoisms, lepnums, tur, visas šitās lietas, 3 jau, pietiek, egoisms un lepnums. Jā, tās vienmēr liek, darboties nesaskaņā ar Bībeli. Jā, un tas nav pareizi. Un visur Bībele ir pret šo sautīgumu un egoismu un pret šāda veida izpausmēm. Tāpēc es vakar, jeb šodien, kad es te piesēdos pie kompīša un kanālā Pagāno un kanālā Darbnīca, nezinu, kaut kādus 7 video kopā vai 7 vai 8 izdzēsu par šo puisi Filipu Ginko, jo, es biju izdarījis tieši to pašu, ko viņš man. Un Bībele saka, tad tā kā neatdari ļaunu. Neatdari pret ļaunu ar ļaunu, jā. Tāpēc, man tā ir, kad Dievs runā visu laiku, bet es ne pirmajā minūtē vai stundā vai dienā uzklausu. Kā Bībele saka, Dieva gars pārliecina, runā, pārliecina. Nepietika man pirmdien, viņš pārliecina otrdien. Nepielec man otrdien, viņš nāk un palīdz un pārliecina trešdien. Un Dieva gars pārliecina tik ilgi, kamēr tu saproti, ja tu kaut ko esi izdarījis. Tā kā Bībele to negrib, jeb pret vārdu, jeb pret Dieva principu, pret Dieva gribu. Un tāpēc, lai šis puisis cepās, kā viņš cepās un ko viņš dara, bet es izdzēsu tos visus, kur es tur tā kā arī, negribēdams, teiksim tā, es negribēju iedot otru vaigu, tie mani video bija tāpēc, kad, vai ne, es gribēju maukt pretī, un teiksim, tauta Latvijā, ko es gari filozofēšu, tāpēc es esmu pateicīgs Dieva garam un Dieva vārdam. Jā, un kā tad tu vari būt par kāda mācekli? Paņemiet jebkuru kurpnieku, piemēram, aizej izmācies par kurpnieka mācekli. Jā, tu zini, cik tev vajadzēs mācīties? Es nezinu, tur 6, 7, 8, 10 gadus. Ja? Itālijā ir ļoti labi kurpnieki, un es tur vienreiz kaut kādu Discovery kanālā vai kur redzēju. Var sakot, ka YouTube arī pilns. Paskatieties, es tik pa kurpnieku vien saku, bet tu vari būt jebkuras profesijas šitas te māceklis, aizēj pie sava šitā te onkolīša gados ar pieredzi un sāc mācīties. Tie būs vairāki gadi, tie būs vairāki gadi māceklības.
Tu staigāsi, skatīsies, varbūt pirmā gadā tu tur mācēsi tikai vīles, otrā gadā tu mācēsi šuves, tur tās, šitās piegriezt, izgriezt, izdarīt un viss, ja. Un paies daudzi gadi, līdz tu būsi sasniedzis kaut kādu līmeni, ja, jo, mērķis jau laikam, jebkuram māceklim ir sasniegt tā sava meistara līmeni, ja, kļūt tādam. Un tas prasa laiku. Vienu no, ja, gribēšana, laiks, pacietība, izturība, ļoti daudzas lietas. Jo, kad tu sastopies ar kādām grūtībām, ja, bieži gribās kaut ko pamest, atmest un vairs nesekot un nedarīt, ja, it īpaši, kad kaut kādas grūtības, kaut kādas pirmās tur man nesanāk, man tur tas, tāpēc tauta Latvijā būt par Jēzus mācekli ir tieši tas pats, ja, tu nekļūsi pirmā gadā vai otrā vai trešā gadā, tad pa Kristus mācekli tu kļūsti ejot ar Kristus mācību, Bībeli, ja, savā prātā, galvā, ja, un ar Dieva garu iekšā tevī, tavā garā, kopā Dieva gars, Dieva vārds, ja, un katras dienas staigāšana, un tad tevi Dievs māca un pamāca, ja. Tāpēc, jā, es tā varbūt gari, bet gribēju pateikt, kas notiek, ja, kāpēc tā, kāpēc izdzēsu, kāpēc taisīju, es jau pateicu, egoisms, sautīgums, lepnums, tur, nezinu, visas lietas, ja. Liekiet klāt, tur dusmīgs biju, vēl kas, visam es teikšu jā. Bet ziniet, cik interesanti, ko Bībele saka, nav svarīgi, kā tu uzsāki, ja? Bībele saka, ir svarīgi, kā tu nobeidzi, ja? Tāpēc mums ir jāsaprot, ka mēs savā dzīvē varam, nezinu, to pašu Pēteri vai kurš, ja, tur nocirta ausi, ja? Viņš nocirta ausi, Jēzus viņu pakuriģēja, un vai viņš dzīves laikā tālāk gāja un kādam ausis necirta vairs, es tā, ja? Tāpēc šodien tāds moments, kad es sapratu, ka es neizdarīju, šobrīd, ja, ir runa par manu rīcību. Ginko varēja, es nezinu, ko tur darīt, ja, bet Bībele man aizliedza. Jēzus man kā māceklim aizliedza šādi tur darīt pretī un arī taisīt visādus tādus video, kā es biju uztaisījis, īsāk sakot, un es milzīgu daudzumu izdzēsu. Nezinu, vai vēl kaut kur kanāls ir ar 1900 video, man kanāls Darbnīca vai kaut kur tur pagātnē vēl kādi ir, es tagad neatceros, bet pēdējos, kas te bija pēdējo nedēļas vai 2 laikā, kur kaut kur bija vairāk vai mazāk tie Ginko uzvārds minēts, Filips, kas tur jāiztos visus izdzēsu, tā kā tauta Latvijā par visu slava Dievam, Jēzum.